Nu, hello. Atkal es, Madars. Tātad, nu, ko varētu parunāt par nākamo štēli, kas ir? Tātad, tas ir par skolu. Par skolu atkal štelle, kur pēc bērnu dārza, tātad tur sākās vergu audzināšana, un skoliņā tas viss turpinās. Ja? Tātad, un tur mūs apmāca atkal kādi urodiski radījumi, ne visi, saku, ne visi, tātad radījumi, ja, kas ir tie paši, lai apzinās, kuri tie radījumi ir, kuriem atļauj mūsu bērns apmācīt, it kā apmācīt. Tātad. Un tie, lai apzinās, es runāju par katru konkrētu, kurš to skatās tagad, apzinās. Esmu urots vai neesmu urots. Es drīkstu iet pie bērniem klāt vai nedrīkstu. Tad, kad es augu, tad tur, teiksim tā, manā gadījumā bija 99% urodi, kas to audzināja. Mans vecums pirms manīm tādu padomu laiku, īstie ķipa skolotāji, tātad urodi, kuri tagad vēl dzīvo, un tā tālāk. Viņi mācīja vergu programmas, lai radītu tos vergus. Ja? Tātad, es runāju par tiem, kur paši pacels roku un pateiks, esmu urots. Ja? Par tiem tie apzināsies. Un tie skolotāji, kas ir no sirds skolotāji, ja? Arī tajā laikā bija tāds, bet kas sanāk atkal? Tāpat kā bērnu dārzā, viņiem ir pateikts, tev ir jāmāca tas, vienalga kādā priekšmetā, tas, tādā veidā tev ir tātad, tas jāmāc. Ja? Tātad viņiem iemācīts, ka tas ir labi, ko viņi māc, ka tas ir vajadzīgs un tā tālāk. Bet tātad labi skolotāji, bet izpilda vergu, vergu sistēmas šteli. Ja? Tātad, lai audzinātos vergus. Un kāpēc vergi ir vajadzīgi, atgādināsim, lai iet un vergot, strādāt uzņēmumos, rūpnīcās, ne? Un vergot, vergi tādi, mauc pa trasi, pastrādā, bija nozvan zvans, kā skolā, un tad tu ies, tad tu neies, jāklausa, tu lausī, vergi klausa. Tātad, un tai skolā, kas notiekās, tātad pirmkārt pats sistēma kā programma skolas, ja? Un nākamais ir sistēma, kā to dara. Tātad mēs mēģinām kaut ko iemācīties. 45 minūtes, zvans, noskan zvans, viss ir beidzās, viss ceļamies augšā. Tad tev jāiet tur, tikko cilvēku prāts ir sācis strādāt un gatavs kaut kādu, šī gadījumā sūdu informāciju uzņemt. Nozvan zvans, izsit viņu no sliedes un tā tālāk. Tāpēc tā mācīšanās ilgs, tik ilgi, lai to gadu no gada laikā pieradinātu to cilvēku pie tā pasākuma. Tad nākamais tā skolā, kas ir tās mācības, kas tur ir, nafig viņas nevienam nav vajadzīgs. Priekš kam? Priekš kam zināt kādam cilvēkam, kurš nebūs ķīmītis, priekš kam viņam zināt ķīmiju? Nafigā. Un tā ķīmijas skolotāja, varbūt urots, varbūt neurots, kurš to māca. Tas taču ir sāmijas važnīs priekšmets. Paskaties, ko tu bez ķīmijas darīs. Tu taču nezinās, kas ir ziepju sastāvā, vai ne? Kā dziepes ir uztaisīts. Nafig, vai tas ir vajadzīgs? Geogrāfijas skolotāji, kur sēž Hruščovkā, pati ārā nav bijusi vispār no Latvijas izbraukusi, un viņi māca par to, kas notiek pasaulē. Normāli, aizdomājamies tā, padomā, ne? Kurš tā? Un tāds cilvēks māca, ka tur ir tāda valsts, ja? Moška nemaz nav tā valsts, kā viņi zina, ka tur tā valsts ir, tāpēc, ka viņai iemācīts tas ir, vai ne? Tādā veidā. Tāpēc mainās pasaules karts un tā tālāk. Ok, un tā priekšmets no priekšmeta un tā tālāk. Kaut kāda literatūra. Da nahuj vajag tādu literatūru. Priekš kam man jāzina, ka Vils Plūdons ir uzrakstījis tur vēl zina kaut ko, ja? Priekš kam tas ir vajadzīgs? Tāpat pēc gadiem tas viss aizmirsās. Nafig nav vajadzīgs tāds pasākums. Un tā tālāk. Tas, kas skolā ir vajadzīgs. Viena daļa no matemātikas, ja? Reizrēķins un saskaitīt un atņemt. Tas vajag, ja? Tātad, to var paņemt un varbūt vēl kaut ko bišķiņ, ja? Bet, un tās lietas, kas skolā faktiski ir, kas derētu,
normālai cilvēku dzīvē, nevergam. Tas, kas derētu, tātad to var iemācīt pāris mēnešu laikā cilvēkam. Mazam bērnam to var ieņemt, viņš labi uzņem informāciju, un to varētu iemācīt tātad to pāris mēnešu laikā. Bet tas taču nav vajadzīgs, mums taču jāaudzina vergus ir tādā veidā. Tātad nākamais no pamatskolas mauc uz nākamo, un mums tik iedod diplomiņus, un sēž videnītē, kur vispār tas ir užas kaut kāds tā videni, kam tas nahren vajadzīgs ir. Ja? Vergu audzināšanai, tā no videns, kur tas cilvēks aiziet. Viņš ies strādāt algotu darbu un būs vergs. Piekritīsiet? Tātad, verdzība, tātad kas ir? Tātad iet strādāt algotu darbu. Pie kāda? Kam maksā vairāk, kam nemaksā vairāk vai kā. Ir tādi algoti darbi, ja, tādi, kur cilvēku ciena, viņam maksā par to adekvātu, kārtīgu algu. Tātad, kad cilvēks ir gatavs un ir tādas, un tagad rodās tādu uzņēmumu, protams, arvien vairāk, kur to novērtē, ja, un kur cilvēks nav kaislauķis. Tā kā manā dzīvē tas bija, kur gāja strādāt, tur visur sanāk, ka cilvēks ir kaislauķis. Par viņu ir gājās, par viņu, ne tikai par manīm, ne tikai par manīm, tātad es to negribēju neredzēt, tāpēc visu to pamet. Un par visiem cilvēkiem, par visiem sanāk tā, tu aizēji uz darbu, un par teviem ir gājās, uz teviem kājas slauka. Tā ir tā verdzība, tāpēc tev iemācīts, ka tā ir pareizi, visiem jādara, visiem jābūt vienādiem, un tā tālāk, un tā tālāk. Tas programmas tur ir, dafigā. Un tad tas vidusskola, un augstākā izglītība, kārtējais, nākamais nevajadzīgais diploms, ar ko var atslaucīt vienu vietiņu. Tā kā visi tie diplomi, un jo vairāk tie diplomi, jo cilvēkam lielāks kronis parādās galvā, ka viņš ir sami umnī, sami pats gudrākais, ja? Un tādā veidā. Tā kā tādā veidā. Un tas viss sākās no mazotnes, tātad verdzība un vēlreiz verdzība. Ja gribam tikt ārā no turienes, no tās verdzības, tad jāsāk domāt, jāskatās uz pasauli plašāk, un to visu var darīt. Tās programmas visu var noņemt nost, un to visu var izdarīt. Tātad skatīties, un, kas vēl pats svarīgākais, celties, piecelties un iet un darīt. Kļūdīsies, tā būs paša kļūda, bet pats būs gājis un darījis, un tā tālāk, un tā tālāk. Iegūstot pareizu informāciju, pareizu apmācību, tātad, ja, cilvēks nekļūdīsies. Varbūt arī kļūdīsies, bet ne tik daudz. Viņam pateiks priekšā īsto ceļu, pa kuru iet, un kas ir vajadzīgs apmācības, lai neuzkrāp uz kādu grābekli vai kaut ko tādu. Ja? Bet tas tāda izglītība maksā. Tas ir fakts. Tā kā tādā veidā ceļamies. Uz to visu es to mudinu. Celties katram cilvēkam, apdomāt, kur atrodas, var to mainīt, grib mainīt vai negrib mainīt. Celties, iet uz priekšu dzīvē un tā tālāk un tā tālāk. Jo pasaulē vajag varoņus. Varoņi. Tie ir tie, kuri ceļās, iet un dara. Tie bagātie cilvēki, tie kas ir, ja, kur mums ir iemācīts saukt pa svolačiem. Naudu var nopelnīt tikai ar sviedriem un asinīm. Ja. Tas viss ir programmas, kas uzstādīts. Tad cilvēki taču dzīvo bagāti, pārtikuši un laimīgi. Ja. Ir starpība, vai viņam tāpat ir depresijas. Ja. Viņam tāpat ir savas programmas un depresijas un tā tālāk, kuras arī viņi tāpat labo. Un tā tālāk. Bet sēdēt depresijā Hrušovkā un būt depresīvs vai sēdēt depresijā uz jahtas ir starpība noteikti. Pareizi? Tā kā, un katrs būs tajā depresijā kaut ko savu, bet ir atšķirība, kā to pārdzīvot, pārciest un tā tālāk. Ne? Jo tas, kas sēž Hrušovkā, viņš arī tur noteikti turpinās Hrušovkā sēdēt. Tā kā tādā veidā. Labā ziņa tā, ka to var labot viss un ar hipnoterapijas palīdzību tas ir salabojams un dzīve mainīsies līdz nepazīšanai. Protams, ka tiem, kam ir uzstādītas programmas, tādas un daudz, tie tātad
teiks, ka kaut kas nav riktīgi ar to cilvēku. Jā, viņš mainās. Protams, viņam tas līvurs aiziet, kā arī man, protams. Un sāk redzēt skaidras lietas, un kā īstā dzīve, kā ir īstenībā. Starp citu, iesaku, līdzības ir ar filmu Matrix. Iesaku noskatīties to filmu, pirmo daļu, tā lai tātad saprast, par ko es runāju apmēram. Jo tur ir ļoti līdzīgi, viss tas tiešā nevajag tur uztvert to būtisku, tieši kā tas notiekās ar šlangu tur izņemšanu no galvas. Ja? Bet tas, ka dzīvojam kaut kādā nepareizā štelē, kaut ko daram un nekur netiekam, nu, tas tur ir gan iekšā, ieslēgts tajā pasākumā. Vēl ir filma Idiokrātija, tāda var ņemt paskatīties. Pats paskatījos, točno pasauli iet uz to, kas tur tajā filmā ir attēlots. Tā kā trakums, kuru mēs dzīvojam, par ko mūs pataisa šī visa sistēma un tādā veidā. Bet tātad no tās var tikt ārā. Nu, rakstīšu vēl kādu videošiku. Čau!